Sveika! Esmu Sanda Bogomazova, vizuālā satura trenere un zīmola fotogrāfe, un šī ceļveža autore. Zini, šo ceļvedi es veidoju ar patiesu vēlmi palīdzēt tieši tev, jo es ļoti labi zinu to sajūtu, ka tu paskaties bildēs un domā, nu kāpēc es neizskatos labi, es neesmu fotogēniska, es nemāku pozēt, bet es tev gribu pateikt kaut ko ļoti svarīgu. Tas nav par to, kā tu izskaties. Tas ir par zināšanām, tehniku un pārliecību, ko mēs varam iemācīties. Un to arī esmu ielikusi šajā ceļvedī soli pa solim, draudzīgā un vienkāršā valodā, kā iemācīties fotografēt sevi skaisti, pārliecinoši un kvalitatīvi, izmantojot tikai telefonu un labu apgaismojumu. Šis ir 7 dienu ceļvedis, kur katru dienu tu uzzināsi ko jaunu, sākot ar gaismu, leņķiem, līdz pat pozēšanai un attēlu apstrādei. Un jā, tad to varēs darīt savās mājās, savā komforta zonā. Un pats labākais, tev nav vajadzīga profesionāla kamera. Telefons ir pilnīgi pietiekami, tikai jāzina, kā to pareizi izmantot. Ko tu iegūsi no šī ceļveža? Tu iemācīsies pozēt dabiski, neizskatoties mākslīgi vai nedroši. Tu sapratīsi, kā izmantot gaismu, lai izceltu savas sejas puses un ķermeni skaistāk. Tu pratīsi veidot kadru, kas izskatās profesionāli, pat ja tas taps tavā guļamistabā vai viesistabā. Tu iegūsi pārliecību par sevi. Un es esmu iekļāvusi arī bonusā pozēšanas ceļvedu un piemērs storytelling ierakstiem, lai tavas fotogrāfijas stāstītu vairāk nekā tikai es vienkārši uztaisīju selfiju. Bonusā arī manas Lightroom foto rediģēšanas sagatavas, ātrākai apstrādei. Šis ceļvedis nav domāts vienkārši influenceriem vai fotogrāfiem. Tas ir domāts ikvienai sievietei, kura vēlas būt pamanīta un izcelt savu skaistumu. Ja tu veido savu personīgo zīmolu, mazo biznesu vai vienkārši vēlies mācīties mīlēt sevi arī fotogrāfijās, tad šis būs tavs instruments. Tāpēc, ja esi gatava paskatīties uz sevi citām acīm, ja vēlies beidzot saprast, kā fotogrāfijā justies labi, nevis nērti, un ja vēlies izcelt savu skaistumu, nevis tikai ārēji, bet arī iekšēji, šis ceļvedis ir priekš tevis. Piesakies zemāk un sāc jau šodien. Es ar nepacietību gaidīšu redzēt tavas pirmās skaistās fotogrāfijas.